Labs. Jā. Labs. Labs. Nē, var turpināt. Jā, labs. Tas ar 15 draugiem, padalieties ar 15 draugiem, kuriem tas būtu jāizmēģina. Kaut kas neparasts, pilnīgi savādākas izmēģis. Es pats arī esmu sportists, diezgan daudz pasportoju svaru bumbās, vīru spēlēs un tā tālāk. Es vienkārši zinu, ko nozīmē sportot, ko nozīmē lielas slodzes, ļoti lielas slodzes. Tā kā man pašam patīk vispār tādas biohackinga lietas. Pacēju āliņģī, rūdos, visu ziemoju āliņģī. Katru dienu eju augstā dušā, 360 dienas gadā augstā dušā. Ko jūs darat, ierakstīt komentārā. Kā vidroju, jomai. Brīžiem liekas, ka tā gribas saķiķināties. Jā. Kā roka cilājās, redziet? Paskatīt, kā cilājās roka. Ko tādu esat izmēģināt? Es to nedaru. Mama presi tūlīt trenēs. Starp citu, ja kādam vāja presi, nākat šeit uzskačās. Tūlīt ar sešpaku iziet ārā. Sešpaku var iegukt 5 minūtēs. Un vienkārši labi pavadīt laiku, nav jākačājās, tev nav jāsvīst baigi. Starp citu smiešanās arī kačā presi. Un sejas muskuļus. Un sejas muskuļus arī, jā. Un līdz 18 citi ir mēģinājuši, ne? Ko? Līdz 18 citu bija mēģinājuši. Šeit? Jā. Maksimāli. Jo atšķirās dažādi aparāti. Nē, jūs šodien rekordists. Man šodien rekords ir. Ieraksti savu rekordu, cik tu varētu izturēt, un cik tev liekas, cik tu varētu izturēt. Un pēc tam nāc pārbaudi, kā tava statistika vai aptauja iedarbojās, ja? Un šodien Ķīpsalā un rītdien Ķīpsalā, tepat Riku stendu var paskatīties, kā izskatās. Netālu no izstādes skatuves. Tagad skačām. Man var papildus saspringt, atslāpināties. Paskatās, kā te visas terapijas darbojās. Vienlaicīgi. Man grib laikam nokutināt. Man ir laikam grib nokutināt. Ieraksti komentārā, kā tev ir izturība pret kutināšanu. Jā. Kad tu pēdējoreiz tiki kutināts, ieraksti komentārā datumu. Un kurš to darīja ietekot no draugi? Jā, tā bija. Noķitinājies? Nē. Tu tā kā saspringi vairāk? Esi tā atlaidi? Atslābi, jā. Man reāli ķitināt gribas. Es saku, man viss tā kā uz kutināšanu. Jā, jutīgs šalis. Bet, atdod, jā, kopā. Un šeit tā bišķi sāpīgi bija ar pleciem, varbūt ir jēga paturpināt, jo, ka tur, ja ir nedaudz sāpīgi, tas nozīmē, ka tur kāds izaicinājums ir, jā? Tu pastaigā ar tiem pleciem, jo viņiem tur tās nedaudz jūtīgs likās, nezinu, kāpēc. Labajā pusē. No, jā, abos pleciem. Nu, kādreiz man bija šitajā pusē, tieši šitajā man bija atslēgas kausnauda. Bērnībā uztaisīju pagalma rekordu, no šūpolēm izletu vis tālākais lēciens. Pagalma rekords manējais viesītē pagalmā bija. Ieraksti komentārā savu pagalma rekordu, kur tu nostartēji ar pagalma rekordu. Man bija viena pamācība lauzt aslēgas kalnas. Kā tev veicās ar tavu rekordu? Bija trauma, nebija kāda trauma? Tāpēc, ka bija trauma, tāpēc arī var just. Varbūt tāpēc, jā. Jo viņš bišķiņ tas plecs nedaudz ir īsāks, jo viņu nepareizi samontēja. Tāds varētu būt, ka tieši tas aparāts atklāj tos muskuļus un
pēc kādām reizēm procedūrām jābūt kaut kādai priekam. Ko skatītāji, kurš šādu aktivitāti ir mēģinājis procedūru, ja viņam var nosaukt, ja? Kas šis skaitās mēģinājis procedūra vai kas tas tāds? Bioenerģētiskā masāža, ja? Vai tu esi mēģinājis? Rakstam visi plusiņus ātri. Kurš ir mēģinājis? Rakstam. Un kurš nav, rakstam mīnusiņus, ja? Nekautējumi. Bioenerģētiskā masāža, ja? Rezonance, ja? Jā, baigi interesantas sajūtas, jā, tādas skudriņas, tāda bakstīšana, tā kā, un te bija vēl tajā vietā, kur tu tikko gāji cauri, tur tā ļoti tā bišķi tā neamalīgi pasāpīgi tajā vietā. Un tur var kaut ko paveseļot nedaudz.